Rezumējot, jāsaka, ka islāms precētiem muslimu pāriem piedāvā daudz noderīgu padomu, lai glābtu laulību grūtību un nesaskaņu gadījumā. Ja viens no partneriem apdraud laulību, otram laulātajam Kurāns dod padomu darīt visu iespējamo un piemēroto, lai glābtu šo svēto saikni. Ja neviens no minētajiem līdzekļiem nepalīdz, islāms atļauj abiem šķirties mierīgā un draudzīgā garā. 12. mātes. Vairākās vietās vecajā derībā izteikts mudinājums laipni un iejūtīgi izturēties pret vecākiem un nosodīti tie, kas viņus negodā. Piemēram, ikvienam cilvēkam, kas savu tēvu vai savu māti nolāda, tam ir mirtin jāmirst. 4. Mūzus 20:9, un gudrs dēls iepriecina savu tēvu, bet nesaprātīgs cilvēks ir savai mātei kauns. Salamana pamācības pulksten 15:20, lai gan tēva godāšana atsevišķi ir minēta vairākās vietās. Piemēram, gudrs dēls ļaujas tēva pārmācībām. Salamana pamācības 13:1, māte viena pati nekur nav pieminēta. Turklāt netiek īpaši uzsvērta laipna izturēšanās pret māti kā zīme pateicībai par viņas pārciestajām grūtībām dzemdībās un zīdot bērnu. Bez tam mātei, atšķirībā no tēva, nepienākas nekas no sava bērna mantojuma. 42. Grūti runāt par jauno derību kā par grāmatu, kas aicina cienīt savu māti. Gluži pretēji, rodas iespējas, ka jaunā derība uzskata laipnu izturēšanos pret māti par šķērsli ceļā pie Dieva. Saskaņā ar jauno derību neviens nevar kļūt par labu kristieti un būt cienīgs kļūt par Kristus mācekli, ja viņš neienīst savu māti. Jēzum tiek pierakstīti šādi vārdi: ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Lūkas pulksten 14:26 piedevām. Jaunajā derībā Jēzus attēlots pilns vienaldzības vai pat necieņas pret pašu māti. Piemēram, kad viņa bija atnākusi Jēzu meklēt laikā, kad viņš sludināja lielam ļaužu pulkam, Jēzum pat prātā neienāca iziet māti satikt, tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārā stāvēdami pie viņa sūtīja un viņu sauca. Un ļaudis sēdēja ap viņu un viņam sacīja: redzi, tava māte un tavi brāļi un tavas māsas ārā tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja un sacīja: kas ir mana māte un mani brāļi? Un viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap viņu sēdēja, un saka: redzi, mana māte un mani brāļi. Jo, ja kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Marka pulksten 3:31-35. Varētu iebilst, ka Jēzus tobrīd centās iemācīt saviem klausītājiem svarīgo mācību, ka reliģiskās saites nav mazāk nozīmīgas par ģimenes saitēm. Tomēr viņš būtu varējis iemācīt to pašu, arī neizrādot šādu pilnīgu vienaldzību pret savu māti. Tāda pati necieņas pilna attieksme atklāta epizodē, kurā Jēzus atsakās pieņemt kādas savas klausītājas izteikto slavinājumu viņa mātei par to, ka tā viņu dzemdējusi un zīdījusi. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja: svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja: tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Lūkas pulksten 11:27-28. Ja pret tik cienījamu sievieti kā jaunava Marija izturējās ar tādu nelaipnību, kā tas ainots jaunajā derībā, turklāt vēl to darīja tāds dēls kā Jēzus Kristus, kādu izturēšanos gan varētu prasīt no vidusmēra kristiešu dēliem pret viņu vidusmēra kristiešu mātēm? Tulkotāja piezīme: muslimi neuzskata, ka Jēzus būtu šādi uzvedies. Viņš bija lielisks dēls savai mātei un ir brīvs no šādiem apmelojumiem, gluži kā vecās derības pravieši ir brīvi no viņiem veltītajiem apmelojumiem. Brīvi no tādiem un citiem apmelojumiem, kā ka Ārons kritis politeismā, Dāvids veids laulības pārkāpšanu, Lots pārguļ 2 naktis ar savām meitām, Zalamans nodarbojas ar burvestībām. Islāmā gods, cieņa un respekts, kas piešķirts mātei, ir nesalīdzināms. Kurānā pienākums būt laipnam pret saviem vecākiem seko tūdaļ pēc pienākumu pielūgt visvareno Dievu: Your Lord has decreed that you worship none but him, and that you begin to parents. Whether one or both of them attain old age.
In your life, say not to them a word of contempt, nor repelled them, but address them in terms of honor. And out of kindness, lower to them the wing of humility, and say, My Lord, bestow on them your mercy. As they cherished me in childhood. Pulksten 17:23-24. Vairākās citas vietās Kurānā īpaši uzsvērta mātes loma dzemdībās un zīdīšanā, and vehave. Enjoined on man to be good to his parents, in travail upon travail did his mother bear him and into years was his weaning. Show gratitude to me and to your parents. 31:14. Sevišķo godu kāds islāmā pienākas mātēm precīzi un skaisti apraksta pravietis Muhammads, Aman. Asked the prophet, whom should I honor most? The prophet replied, Your mother. And who comes next? Asked the man. The prophet replied, Your mother. And who comes next? Asked the man. The prophet replied, Your mother. And who comes next? Asked the man. The prophet replied, Your father. Bukhari and Muslim. Starp tiem dažiem islāma principiem, ko muslimi joprojām uzticīgi ievēro arī šodien, ir arī iejūtīga attieksme pret māti. Cieņa, ko muslimu māte saņem no saviem dēliem un meitām, ir priekšzīmīga. Ārkārtīgi siltās attiecības starp muslimu mātēm un viņu bērniem, kā arī dziļā godbijība, ar kuru muslimu vīrieši izturas pret savām mātēm, parasti pārsteidz rietumniekus. 43. 13. Sievietes tiesības uz mantojumu. Viena no būtiskākajām atšķirībām starp Kurānu un Bībeli slēpjas attieksmē pret sievietes tiesībām. Saņemt mantojumā miruša tuvinieka īpašumu. Bībeles pozīciju kodolīgi apraksta rabīns Epšteins. Saskaņā ar nepārtraukto kopš Bībeles dienām pastāvošo tradīciju, ģimenes sievietēm, sievai un meitām nav tiesību mantot ģimenes īpašumu. Primitīvākajā mantošanas schēmā ģimenes sievietes tika uzskatītas par daļu no īpašuma, viņas bija tikpat tālu no mantinieka juridiskā statusa kā vergi. Kur pretim līdz ar Mūzus likuma stāšanos spēkā meitas varēja saņemt mantojumu gadījumā, ja mirušajam nepalika vīriešu kārtas pēcnācēji, lai gan sieva par mantinieci nevarēja tikt uzskatīta arī šādā gadījumā. 44. Kādēļ? Ģimenes sievietes tika uzskatītas par daļu no ģimenes īpašuma. Rabīns Epšteins atbild līdz precībām. Viņas pieder saviem tēviem, pēc tam vīriem. 45. Bibliskie mantošanas likumi ieskicēti 4. Mūzus grāmatā 27, 1-11. Sievai netiek piešķirta nekāda daļa no vīra īpašuma, bet viņš ir viņas pirmais mantinieks, viņam ir priekšroka pat salīdzinot ar dēliem. Meita var iegūt mantojumu tikai tad, ja nav vīriešu kārtas mantinieku. Māte vispār netiek uzskatīta par mantinieci, kamēr tēvs tiek. Atraitnes un meitas gadījumā, ja mirušajiem ir dēli, bija pilnīgi atkarīgas no vīriešu kārtas mantinieku žēlastības. Šeit arī meklējams cēlonis, kādēļ atraitnes un bārenes bija starp visnabadzīgākajiem jūdu sabiedrības locekļiem. Kristietība ilgstoši sekoja šiem principiem, gan baznīcas, gan laicīgie likumi kristiešu zemēs aizliedza meitām līdz ar saviem brāļiem saņem daļu no tēva īpašuma. Bez tam sievām nebija nekādu mantošanas tiesību. Šie netaisnie likumi pastāvēja līdz pat 19. gadsimta beigām. 46. Pagāniskajā arābu pirmsislāma sabiedrībā mantošanas tiesības pienācās vienīgi vīriešu kārtas radiniekiem. Kurāns atcēla visas šīs netaisnīgās paražas un deva sievietēm tiesības uz savu mantojumu. Daļu from hat is left bija parents and hose nearest related dere is ashare for men and ashare for women whether the property be small or large, a determinate share. 4.7. Muslimu mātes, sievas, meitas un māsas ieguva mantošanas tiesības 13 gadsimtus pirms. Eiropa vispār atzina šādu tiesību pastāvēšanu. Mantojuma sadalījums tiek plaši aprakstīts līdz vissīkākajām detaļām 4, 7,11, 12,176. Pamatprincips ir tāds, ka sieviete saņem pusi no vīrieša daļas, izņemot gadījumus, kuros māte un tēvs saņem vienādu daļu.
Šāds pamatprincips, ja to aplūkojam izolēti no pārējās likumdošanas, kas attiecas uz vīriešiem un sievietēm, varētu šķist negodīgs. Lai saprastu šī noteikuma loģisko pamatojumu, jāņem vērā fakts, ka vīrieša finansiālie pienākumi ir daudz plašāki par sievietes pienākumiem. Skat nodaļu sievas īpašums. Līgavainim jādod savai līgavai kāzu dāvana, un līgava kļūst par tās vienīgo īpašnieci, saglabājot dāvanu arī šķiršanās gadījumā. Līgavai nav pienākuma kaut ko dāvināt līgavainim. Bez tam muslimu vīrietim ir jārūpējas par savas sievas un bērnu uzturēšanu. Bet sievai nav viņam šai ziņā noteikti jāpalīdz. Savu īpašumu un to, ko viņa nopelna, sieva var izmantot savām vajadzībām, ja vien viņa labprātīgi nevēlas to atdot vīram. Svarīgi arī ņemt vērā, ka islāms stipri atbalsta un iesaka ģimenes dzīvi, iedrošina jauniešus precēties, ierobežo un neiesaka šķiršanos, un celibāts netiek uzskatīts par likumu. Tādēļ īstenā islāma sabiedrībā ģimenes dzīve ir norma, bet dzīvošana neprecētam rets izņēmums. Gandrīz visas sievietes un vīrieši precību vecumā islāma sabiedrībā ir precējušies. Šādos apstākļos kļūst skaidrs, ka muslimu vīriešiem kopumā ir vairāk finansiālu pienākumu nekā sievietēm, tādēļ mantošanas likumi paredzēti, lai kompensētu šo nevienlīdzību un sabiedrībā nebūtu pamata kādām dzimumu vai šķiru nesaskaņām. Kāda britu muslima pēc tam, kad izdarīja vienkāršu salīdzinājumu starp muslimu sieviešu tiesībām un pienākumiem, secināja, ka islāma attieksme pret sievietēm ir ne tikai godīga, bet arī dāsna. 47. 14. atraitņu stāvoklis. Tā kā vecā derība neatzīst atraitņu tiesības uz mantojumu, viņas piederēja visapdraudētākajai ebreju sabiedrības daļai. Vīriešu kārtas radiniekiem, kuri mantoja visu sievietes nelaiķa vīra īpašumu, bija jāapgādā atraitne. Tomēr pašai atraitnē nebija iespējams nodrošināt, ka viņu patiešām uzturēs, līdz ar to viņa bija atkarīga no citu žēlastības. Šī iemesla dēļ atraitnes senajā Izrēlā piederēja sabiedrības zemākajiem slāņiem, un palikšana atraitnēs bija kā negoda un degradācijas simbols, Jesejs 54:4. Tomēr atraitņu nožēlojamais stāvoklis bibliskajā tradīcijā izpaudās ne tikai faktā, ka viņām nebija tiesību mantot vīra īpašumu. Saskaņā ar 1. Mūzes grāmatas 38. nodaļu bezbērnu atraitnē ir jāprecas ar sava vīra brāli, turklāt pat tādā gadījumā, ja viņš jau ir precējies, lai viņš varētu nodrošināt pēcnācējus savam mirušajam brālim, un tā vārds neiet pazušanā, un Jūda sacīja Onanam: ej pie sava brāļa sievas un ņem to kā svainis par sievu, lai tavam brālim būtu pēcnācēji. 1. Mūzes 38:8 atraitnes piekrišana. Šīm laulībām nebija nepieciešama, pret viņu izturējās kā pret daļu no viņas mirušā vīra īpašuma, un viņas funkcija bija nodrošināt savam vīram pēctečus. Šis Bībeles likums joprojām tiek ievērots arī mūsdienu Izrēlā. 48. Bezbērnu atraitne Izrēlā tiek atstāta mantojumā sava vīra brālim. Ja brālis ir pārāk jauns, lai precētos, atraitnē jāgaida, kamēr viņš sasniedz pilngadību, tikai ja nelaiķa vīra brālis atsakās viņu precēt, viņa tiek atbrīvota un drīkst precēties pēc savas izvēles. Nereti atraitnes Izrēlā tiek pakļautas naudas izspiešanai no savu svaiņu puses, lai varētu iegūt brīvību. Arābu pagāniem pirmsislāma laikos bija līdzīgas paražas. Atraitni uzskatīja par daļu no sava vīra īpašuma, ko varēja mantot vīra vīriešu kārtas radinieki, visbiežāk viņu deva par sievu nelaiķa vecākajam dēlam no citas sievas. Kurānā šī degradējošā paraža tiek bargi nosodīta un atcelta, and marinot. Women behom your fathers married except hat is past, it was shameful, odious and abominable. Custom indēd. 4:22. Par atraitņu un šķirteņu statusu bibliskajā tradīcijā liecina noteikums, ka priesteris nedrīkstēja precēt atraitni, šķirteni vai prostitūtu, lai viņš, augstais priesteris, arī ņem sievu viņas jaunavībā. Atraitni vai atstādinātu sievu, piesmietu netikli, visas tādas, lai viņš neņem, bet lai viņš ņem sev sievu vienīgi no savas tautas jaunavām, ka viņš savus pēcnācējus savā tautā nesagāna. 3. Mūzes 21:13–15.
Mūsdienu Izrēlā Kehata cilts pēctecim, šīs cilts pārstāvi kalpo templī kā augstie priesteri, nav atļauts precēties ar šķirteni, atraitni vai prostitūtu. 49. Saskaņā ar jūdu likumdošanu, sieviete, kas 3 reizes palikusi atraitnēs visiem 3 vīriem mirstot dabisku cēloņu pēc, tiek uzskatīta par fatālu un vairs nedrīkst precēties. 50. Kurāns turpretī neatzīst nedz kastas, nedz fatālas personas, atraitnēm un šķirtenēm ir tiesības precēties saskaņā ar savu izvēli. Kurānā šķiršanās vai atraitnība nav kauna zīme. When you divorce a woman and they fulfilled her terms, her menstruation periods, ate her taked them but on equitable terms or set them free on equitable terms, but do not take them but to injure them or to take undue advantage if anyone doest hat have wrongs his own soul. Do not treat Allah's signs as a jest. Pulksten 2:23:1. If any of you die and leave widows behind, they shall wait 4 months and 10 days. When they have fulfilled their term, there is no blame on you if they dispose of themselves in a just manner. Pulksten 2:23:4. Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance and residence. But if they, the widows, leave the residence, there is no blame on you for what they justly do with themselves. Pulksten 2:24:0. 15. Poligāmija. Tagad pievērsīsimies būtiskajam jautājumam par poligāmiju. Tā ir ļoti sena prakse, kas sastopama daudzās cilvēku sabiedrībās. Bībele poligāmiju nenosodīja, gluži otrādi vecā derība un rabīnu literatūra bieži apliecina tās likumību. Apgalvots, ka ķēniņam Zalamanam bija 700 sievas un 300 konkubīnas 1. Ķēniņu 11:3. Arī ķēniņam Dāvidam bijušas daudzas sievas un konkubīnas 2. Samuēla pulksten 5:13. Vecajā derībā atrodami arī daži norādījumi par to, kā sadalīt vīriešu īpašumu starp viņa dēliem no dažādām sievām 5. Mūzus 22:7. Vienīgais uz poligāmiju attiecināmais ierobežojums ir aizliegums ņemt par sievu jau esošas sievas māsu 3. Mūzus pulksten 18:18. Talmudā ieteikts ņemt ne vairāk par 4 sievām. 51. Eiropas jūdi turpināja praktizēt poligāmiju līdz pat 16. gadsimtam, austrumu jūdi to praktizēja regulāri, līdz ieradās Izrēlā, kur poligāmija bija aizliegta ar civillikumu. Tomēr saskaņā ar reliģisko likumu, kuram šādos gadījumos ir augstāka autoritāte, poligāmija ir pieļaujama. 52. Kāds viedoklis rodams jaunajā derībā? Tēvs Eižens Hilmans, Eugene Hilman, savā rūpīgajā darbā pārskatot jautājumu par poligāmiju, Polygamy Reconsidered, raksta, nekur jaunajā derībā nav atrodams kategorisks priekšraksts, kas aizliegtu poligāmiju vai apgalvotu, ka laulībai jābūt monogāmai. 53. Bez tam Jēzus nav iebildes pret poligāmiju, lai gan tā bija sastopama tā laika jūdu sabiedrībā. Tēvs Hilmans uzsver, ka katoļu baznīca poligāmiju aizliedza, pielāgodamās grieķu romiešu kultūrai, tajā bija atļauta tikai viena sieva, bet pieciesta gan konkubīnu turēšana, gan prostitūcija. Viņš citē Sv. Augustīnu. Tagad mūsu laikos, kā arī sekojot romiešu paražai, vairs nav atļauts ņemt vēl vienu sievu. 54. Āfrikas baznīcas un afrikāņu kristieši nereti atgādina saviem eiropiešu brāļiem, ka baznīcas poligāmijas aizliegums ir tikai kultūras tradīcija, nevis autentisks kristietības priekšraksts. Arī Kurāns atļāva poligāmiju, tomēr ne bez ierobežojumiem, if you feart hat you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your koice, 2 or 3 or 4, but if you feart hat you shall not be able to deal justly with them, then only on 4. 3. Kurāns atšķirībā no Bībeles ierobežoja sievu maksimālo skaitu līdz 4, turklāt vēl ar stingru nosacījumu, ka pret visām jāizturas vienlīdzīgi un taisnīgi. Nevajadzētu domāt, ka Kurāns mudina ticīgos praktizēt poligāmiju, vai ka daudzsievība tiek uzskatīta par ideālo modeli. Citiem vārdiem Kurāns piecieš vai pieļauj poligāmiju ne vairāk, bet kāds. Tad ir iemesls šādai pozīcijai?
Atbilde ir vienkārša, dažviet un dažkārt rodas apstākļi, kad poligāmija kļūst nepieciešama sociālu un morālu apsvērumu dēļ. Kā noprotams no iepriekš minētā Kurāna panta. Jautājums par poligāmiju islāmā nav skatāms atrauti no sabiedrības pienākumiem pret bāreņiem un atraitnēm. Islāms kā universāla, visiem laikiem un vietām piemērota reliģija, protams, nevar ignorēt šos pienākumus. Vairumā cilvēku sabiedrību sieviešu skaits ir lielāks nekā vīriešu. ASV, piemēram, ir vismaz par 8 miljoniem vairāk sieviešu nekā vīriešu. Tādā valstī kā Gvineja ir 122 sievietes uz katriem 100 vīriešiem. Tanzānijā 95,1 vīrietis uz 100 sievietēm. 55 kā sabiedrībai rīkoties šādas nelīdzsvarotas dzimumu attiecības gadījumos. Pastāv dažādi risinājumi, kāds varētu ieteikt celibātu, citam pieņemamāk šķiet jaundzimušo meitenīšu infanticīds, arī tas vērojams vairākās mūsdienu sabiedrībās. Vēl citi varētu domāt, ka vienīgā izeja ir sabiedrības iecietība attiecībā uz visu veidu seksuālu visatļautību, prostitūciju, ārpuslaulību, dzimumatiecībām, homoseksualitāti ut. Citās sabiedrībās, piemēram, vairumā mūsdienu Āfrikas sabiedrību, visgodājamākā izeja ir atļaut poligāmu laulību kā kulturāli akceptētu un cienītu institūciju. Rietumos bieži netiek saprasts tas, ka sievietes citās kultūrās poligāmiju neuzskata par sievieti pazemojošu praksi. Tā daudzas jaunas afrikāņu līgavas, gan kristietes, gan muslimas, labprātāk precētos ar jau precētu vīrieti, kurš sevi jau pierādījis kā atbildīgu un uzticamu vīru. Daudzas sievas Āfrikā mudina savus vīrus apņemt vēl vienu sievu, lai viņas nejustos vientuļas. 56 aptauja, kurā iesaistījās vairāk nekā 6000 sieviešu vecumā no 15 līdz 59 gadiem un kura tika veikta Nigērijas otrajā lielākajā pilsētā. Apliecināja, ka 60% sieviešu priecātos, ja viņu vīri apņemtu vēl vienu sievu. Tikai 23% doma par dalīšanos ar vēl vienu sievu šķita nepieņemama. 66% Kenijā aptaujāto sieviešu poligāmiju uztvēra pozitīvi, bet citā aptaujā, kas veikta Kenijas lauku reģionos, 25 no 27 aptaujātajām sievietēm poligāmiju uzskatīja par labāku nekā monogāmiju. Šīs sievietes uzskatīja, ka poligāmija varētu būt laimīga un svētīga pieredze, ja sievas savstarpēji sadarbotos. 57. Vairumā Āfrikas sabiedrību poligāmija ir tik cienījama institūcija, ka dažas protestantu baznīcas uz to sāk lūkoties pozitīvāk. Anglikāņu baznīcas Kenijā bīskaps pasludināja, lai gan monogāmija varētu būt ideālā izpausme mīlestībai starp sievu un vīru baznīcai. Vajadzētu ņemt vērā, ka noteiktās kultūrās poligīnija ir sociāli pieņemama, nebūtu vairs turpmāk uzturams viedoklis, ka poligīnija ir pretrunā ar kristietību. 58 pēc rūpīgiem afrikāņu poligāmijas pētījumiem viņa svētība Dāvids Gitari no anglikāņu baznīcas ir secinājis, ka ideāli praktizēta poligāmija, raugoties no pamesto sievu un bērnu interesēm, ir kristietībai atbilstošāka nekā šķiršanās un atkārtota precēšanās. 59. Es pats pazīstu vairākas augsti izglītotas afrikānietes, kurām nav nekādu iebildumu pret poligāmiju, lai arī viņas daudzus gadus nodzīvojušas rietumos. Viena no viņām, kura dzīvo ASV, nopietni mudina savu vīru apņemt vēl vienu sievu, kas varētu viņai palīdzēt bērnu audzināšanā. Nelīdzsvarotas dzimumu attiecības jautājums kļūst īpaši problemātiska kara laikā. Amerikas indiāņu ciltis pēc zaudējumiem karā pieredzēja ļoti lielu sieviešu skaita pārsvaru pār vīriešu skaitu. Sievietes, kurām šajās ciltīs faktiski bija diezgan augsts status, akceptēja poligāmiju kā labāko aizsardzību, kas novērstu iesaistīšanos piedauzīgās nodarbēs. Eiropiešu kolonisti, nepiedāvājot nekādu alternatīvu, nosodīja šo indiāņu poligāmiju kā necivilizētu. 60 pēc Otrā pasaules kara Vācijā bija par 7,300,000. Vairāk sieviešu nekā vīriešu, 3,3 miljoni no viņām bija atraitnes. Vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem. Attiecība bija 167 sievietes uz katriem 100 vīriešiem. 61 daudzām no šīm sievietēm bija nepieciešams vīrietis ne tikai kā dzīvesbiedrs, bet arī kā apgādātājs un uzturētājs nebijušas nabadzības un grūtību
apstākļos. Uzvarējušo sabiedroto kareivji izmantoja šo sieviešu vārīgumu un ievainojamību daudzām jaunām meitenēm un atraitnēm bija mīlas sakari ar okupantiem. Amerikāņu un britu karavīri maksāja sievietēm ar cigaretēm, šokolādi un maizi. Bērni bija sajūsmā par dāvanām, ko nesa šie svešinieki. Kāds 10-gadīgs zēns, dzirdēdams no citiem bērniem par šādām dāvanām, no visas sirds vēlējās, lai arī viņa mātei būtu šāds anglis un viņai nebūtu vairs jādzīvo pusbadā. 62. Te nu mums jāpajautā savai sirdsapziņai, kurā gadījumā sievietei tiek izrādīta lielāka cieņa, pieņemtai un respektētai otrajai sievai kā indiāņu gadījumā vai būtībā prostitūtai saskaņā ar civilizēto sabiedroto pieeju. Citiem vārdiem, vai sievietei lielāku cieņu nodrošina Kurāna norādījumi vai Romas impērijas kultūrā balstītā teoloģija. Interesanti piezīmēt, ka 1948. gadā Minhenē starptautiskā jauniešu konferencē tika diskutēts par milzīgo dzimumu attiecības nelīdzsvarotību Vācijā, kad kļuva skaidrs, ka nav iespējams akceptēt nevienu no piedāvātajiem risinājumiem, daži dalībnieki ieteica poligāmiju. Sanāksmes sākotnējā reakcija bija šoks un riebums, tomēr pēc rūpīgas priekšlikuma izpētes dalībnieki piekrita, ka tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Līdz ar to poligāmija tika iekļauta konferences noslēguma rekomendācijās. 63. Šodien pasaulē ir vairāk masu iznīcināšanas ieroču nekā jebkad agrāk, un ir ļoti iespējams, ka Eiropas baznīcām ātrāk vai vēlāk nāksies akceptēt poligāmiju kā vienīgo izēju. Tēvs Hilmans pēc rūpīgām pārdomām atzīst šo faktu, ir gluži iedomājams, ka šīs iznīcināšanas tehnoloģijas, kodolieroči, bioloģiskie, ķīmiskie ieroči spētu radīt tik krasu nelīdzsvarotību starp sieviešu un vīriešu skaitu, ka poligīnija kļūtu nepieciešams priekšnosacījums izdzīvošanai. Tādā gadījumā pretēji iepriekšējām paražām un likumiem varētu parādīties dabīgu un morālu apsvērumu motivēta sabiedrības viedokļu nosvēršanās par labu poligāmijai. Šādā situācijā teologi un baznīcu līderi ātri vien sagatavotu atbilstošus pamatojumus un Bībeles tekstus, kas attaisnotu jauno laulības koncepciju. 64.